Čau, draugi! Es tā padomāju, es sen esmu filmējis nevienu video par Audi apskatiem. Un šis atkal būs video ne par Audi apskatu, bet šodien mainīšu eļļu. Mainīšu eļļu savam Audi 80 un principā tas arī tas, ko es šodien filmēšu. Nezinu, kādam interesē, kādam nē, bet video pēc nofilmēšu, kā man te čakars iet. Respektīvi, es nopircu savu gan eļļas filtru, gan gaisa filtru, gan tādu sīks, no kuru var atskrūvēt eļļas filtru. Man ir OM, tas nav OM, šī ir OM skrūve, kartera ventilācija, ne kartera ventilācija, bet karterim. Un, kamēr mēs esam šeit, gribēju parādīt jaunos numurzīmu turētājus, kāda mums ir. Es esmu uzlicis, viņi netīri, nav nekas mazgāts, bet viņi pavisam cita materiāla, tādu polimēra pārklājums, pilnīgi savādāk uzliekās un ir pilnīgi savādāki, labāki, izturīgāki. Tā kā tā, ja nu kāds grib, var uzsūtīt mūsu mājaslapā. Izstās arī krietni labāk, gan no attāluma, gan arī neizbalē un tam līdzīgi. Turpretī parādīšu, manuprāt, mūsu iepriekšējo numurzīmu turētāju, kas ir šāds te. Ja, piemēram, viņam, lai attaisītu vaļā te ķepiņas taisās vaļā sānā, šitiem te, šādi te viņš taisās vaļā, tad šim liekās atsevišķi klāt šī te daļa. Viņu var smuki nolocīt nost, attaisīt un tad pielikt atpakaļ visu smuki. Tā kā jā. Lūk tā, tādi mazie jaunumi. Bet par pārējo tagad līdzās braukšu uz estekādes mainīt eļļu. Un kamēr es mainu eļļu, jūs varētu man padot domu priekšā, vai nepieciešama man šajā Audi Latvija kontā likt vispār saturu par savu Audi 80. Vai tas ir interesanti vai nē? Vai man nevajag vienkārši taisīt atsevišķu kanālu, kur es vienkārši daru savas Audi lietas, savas Audi 80 lietas. Tāpēc dodat man ziņu, kā jūs domājat, kā ir, kā nav. Esmu saģērbies vienkārši maksimāli plāni, jo ārē plus tricārs un būs diezgan grūti eļļu mainīt. Man mašīna nostāvēja 3 dienas garāžā un ir vienkārši noputējusi visa. Vienkārši tāds putekļu kārta virsū. Jā, tā kā es nezinu, ko man te kaimiņu garāžās dara, bet put vienkārši LR-atā visu. Tā kā tā, labi, jāsaliek visas mantas. Starp citu, man eļļa būs interesanta. Es pasūtīju no Amazonas, Amazonas iepakojums. To likās brutāli attaisīsim vaļā. Cik brutāli var. Uzsūtīju Liquid Molliju. Lūk tā, man būs gan pieclatīgā kanna, gan litrīšu atsevišķi. Tā kā ņemot vērā situāciju, ka man eļļa zūd, un es domāju, ka tā ir turbīna, tad no vienas puses domāju, nafigā man likt kaut kādu dārgu eļļu liet iekšā. Es varu vienkārši ieliet kaut kādu sūdu no sērijas, un man tāpat iztecēs ārā kaut kur pispūtēja. No otras puses domāju, kāpēc gan ne, jāpalutina mašīna, jāuzliek kaut kāda dārgāka eļļa. Nekad neesmu lējis likvidu, bet, nezinu, jāpamēģina. Kāpēc no Amazonas sūtīju, jo man šie 6 litri maksāja 60 eiro ar atsūtīšanu. Es pasūtīju, manuprāt, ceturtdienā, un jau svētdienā man bija klāt jau viss. Turpretī Latvijā visos veiklos, kur es skatījos, un arī oficiālajā tajā Liquid Mollī, tajā pārstāvniecībā, tur šitāds sets maksāja 90 vai pat 100 eiro. Labā man beigās viens čoms atradā Interkārā ir akcija šobrīd arī 63 eiro. Tas pats sets kā man, pa 63 eiro, kas arī ir laba cena.
Ja salīdzinu citur lētākais variants bija kaut kādos, es nezinu, vēl kaut kādi 80 eiro, laikam šāds sets. Tā kā pa 60 eiro no Amazonas pirmo reizi eļļu pasūtīju. Tā kā eļļa, kuru man izpļaus ārāts ar motoru. Jā, jāpaņem instrumentu kaste. Un jābrauc mainīt eļļa. Vēl bišķiņ aplīts jāizbrauc, jāuzsilda motors bišķiņ, lai eļļa ir šķidrāka, lai tā kārā. Tā kā tā, dodamies tālāk. Nākamā baile man ir no estakādes. Uzbraukt vienam pašam uz estakādes, manuprāt, tas ir jāmāk. Varbūt arī nav jāmāk, bet man ir vienkārši bailes. Reku ir estakāda. Reku ir Audi. Jāmēģina uzbraukt augšā. Kā man tas sanāks, nezinu. Te jau cūkas ir dzīvojušās, kaitinoši, ka cilvēki nemāk izliet savu eļļu, kur vajag un tādas lietas. Kaut kur man ieķērās fails, bet jāapmeklē, kur to eļļu ieliet iekšā, jo agrāk bija tā bočkās var eļļu liet iekšā, tagad pievērzē jāpietā kādam zinošākam cilvēkam. Jāliek kamera, jāmēģina uzbraukt augšā uz estakādes bailes. Un lietas ātri mainās, izrādās, ka te vairs nevar eļļu mainīt. Tagad domāju, ko darīt. Visticamāk būs jāmaina garāžā, jāceļ mašīna augšā. Un jāmaina garāžā eļļa. Bļāviens. Negribās tā darīt. Liekas un liels čakars un pannu noņemt vēl. Varbūt pannu var noņemt šeit uz estakādes. Un tad, jā, un tad braukt uz garāžu, mainīt eļļu. Vot pavērsiens, bet kamēr es domāju savu variantu, man vēl ir dažkārt domas, ka varētu uztaisīt jaunu atsevišķu kanālu, kur mēs taisam apskatu kaut kādām ne Audi automašīnām. Kaut kādiem Hyundajiem, Peugeot un Citroeniem, un es nezinu, kaut kādiem Meršiem varbūt un tam līdzīgi. Kādas ir jūsu domas, vai es kā Audi cilvēks, tas būtu pieļaujams, ka es taisu apskatu uz citām mašīnām, kas nav Audi? Kā jums šķiet? Mani apēdīs bez sāls, vai būs labi? Kā jūs domājat? Ierakstiet komentāros. Tad jums jau jāieraksta, manuprāt, pa vairākām lietām kaut kas komentāros bija. Man šķiet, ka man bija vēl viens jautājums. Par Audi, jā, vai man taisīt atsevišķu kanālu šim Audi. Nebija laikam tik traki beigās uzbrauc augšā kaut kā. Bet es nezinu, ko darīt. Mainīt eļļu tāpat, ignorēt visu. Teica, ka sauks apsardzi nē, bet te policija, ja kāds mainīs eļļu. Es gan teicu, ka man ir visies kaniņas, viss savējais un figmi zina. Kāds zina, kur dabūšu šitādas uzlīmītas māgi jauni. Bet labi. Vārstu vāku atkal, vārstu vāku stek. Ģirtiņš teica, ka gan jau ka vāks ir no sava vecuma jau šķīps un viņu vajadzētu laikam uz kaut kāda hermetiķa uzsēdināt bišķiņu. Tas jāizdara. Trakākais ir tas, ka man vēl panna jāņem nost, jo normālām mašīnām jaunām ir vienkārši pannā ir kabatiņa, kur tu attais vaļā un nolai eļļu. A šeit jāskruvē visa panna nost. Tas ir gemorojs. Negribās. Nu ko? Kā man no apakšas Audi tās kārba atkal puņķojās. Ieslēgsim gaismu.
Kaut kāda gaisma ir. Man te ir skrūvīte uz 10, 3 skrūvītes. Sānā viena skrūvīte. Tur kaut kur. Un laikam tas arī viss, kas man tur pannu. Bet no apakšas neizstās pat sarūsējis, klausies. Neizskatās pat... Nē, kaut kas jau te ir. Kaut kas jau te varētu būt. Caurums kaut kāds. Rūsiņš. Kaut ko jau laikam apakšā vajadzētu apstrādāt. Kaut kas tur ir mitrs iespējams. Hui vezē. Kas te man te tāds ir? Bet izstās jau ok. Izskatās jau. Kaut kas jau te pierūsējis bišķiņi ir. Varētu šito te samainīt visu siltumu. Sargu. Izplūdi sarūsējusi, tas gabals taisnēs. Tālāk neiešu, bagais pīļu gājiens jātais. Nekā nav tik traki sarūsējusi, klausies no apakšas. Nav tik traki. Vēl braucams. Mums tā izskatās. Polī bukses stāv jau, bret, gadus 10. No apakšas izstās arī jaukt, nu tā kārba vienkārši netīra. Varbūt sulojās kaut kur. Bet labi, jāskrabē nosreku panna. Un te jau skatīsies tālāk. Jā. Pusasis ok. Jā, nav tik traki. Nepagaina 2 mūžības. Un pannu es dabūju nost. Pazies, viss tāds smuks un tīrs. Ieslēgšu gaismu. Lai kaut ko var redzēt. Tāds smuks un tīrs. Nav nosulojies un... Visi pat tā tīri diezgan ok. Interkūleris. Jāpaskatās uz šito zvēru. Nu. Vēl laikam dzīvis maz no aizmuguris. Varētu kaut ko labāk uzlikt. Ņiprāku. Ok, tagad jāskrien vaļā karteris. Esmu nosvīdis vienkārši. Tāda ir tā dzīve bez pacēlājiem vispārējā. Ok, karteris jāskruvē vaļā. Un jādodās. Jālai nostā eļļa. Karsti. Nu ko, sūcīgākā lieta. Viņa teica, ja ieraudzīs, ka es mainu eļļu, sauks policiju. Redzēsim. O, jau cik kāds pievilcis normāli. Taču pareizo pusi skrūvē, ne? Nu, visticamāk, jā. Ir. Besī man šī cūcīgā lieta. Un man nav līdzi. Tāks. Tā eļļa ir karstā. Darīsim savādāk. Cik gara skrūve. Ha! Kāda melna darba. Kāda melna darba. Es nezinu, redzat, neredzat. Jā. Opa. Opa. Ir labi. Nu, kur tas trūklaka iesi?
Labi, lai viņi tek. Te lai tek. Čakrīgākais ir tā panna. Sievas mašīnai Behai atver vāciņu un nolē visu, ko vajag. Es šeit nekā no tā visa. Nekā no tā visa. Tāks, tagad man liekas salvetes, un es viņas nepaņēmu. Protams, mašīnā stāv. Ai. Nu ko, normāli. Nav tik slikti. Zinu, ka es jau neesmu mehāniķis. Kaut kā dēļu mainīt. Vispār. Nav jau grūti. Tā panna būtu uz kaut kāda estekā, pacēlēs. Vispār easy. Vēl tā saule. Vienkārši tīra saulīte spīd. Tīra saulīte spīd. Es tās izmantošu veco blīvi, jo man nav tāda izmēra blīvis. Izmantosim šo veco jauko blīvi. Tas nav pareizi. Un liela varbūtība, ka man tecēs eļa apakšā. Bet ceru, ka tas tā nenotiks. Jā, tā blīvīte jau tāda ieņēmusi savu formu. Policija vēl nebrauc. Jā. Tā, tur, lai man tak, tagad jāatskrūvē vaļā šis eļas filtrs. Jāatskrūvē vaļā eļas filtrs. Un, ka tomēr pienāca kāds, parunājāmies, vienkārši viņš saka, ka labprāt, viņam nav problēma atļaut, bet redziet, kas noteikti, ja cilvēkiem atļauj bez maksas visu darīt, vienkārši cūkūts. Vienkārši ir cūkūts. Un tāpēc viņš visizmāk šo estekādi aizmetinās un neviens nevarēs atbraukt eļu, nomainīt tikai dēļ tādiem cūkām, kas neprot novērtēt lietas. Diemžēl, bet, man ir šī tāda lieta, ar ko es mēģināšu eļas filtru atskrūvēt tagad. Jā, redzēsim, kā sanāks, nesanāks un tam līdzīgi. Es nezinu, vai es to varēšu nofilmēt, kur man būtu eļas filtrs. Esmu pazaudējis eļas filtru. Kur tu esi, man? Es zinu, ka es izstātu pēc idiota. Pēc totālā idiota. Eļas filtrs. Reku ir. Atradu reku apakšā. Lol. Taiks vai maš nemaina pats eļu, bet dod kādam citam mainīt. Labi, būs grūti to nofilmēt, visizmāk nefilmēšu, bet mēģināsim atskrūvēt eļas filtru. Dažkārt šķiet, ka bezskaunībai nav robežas. Tas sūds, kur es nopirku šis, nevajag. Vienkārši mēsls, nevar neko atskrūvēt. Un es sapratu, ka es nevaru atskrūvēt filtra. Nevaru. Man bija doma aiziet pie čaļiem uz servisu un pajautāt atslēgu. Un viņi man iedeva šo atslēgu. Man tāds kauns, vienkārši tāds kauns. Manai bezskaunībai nav robežu. Jānopērk būs kāds šokolāde vai kaut kas tam līdzīgs. Savādāk vienkārši žopa. Esmu piekusi. Jālāk cepari. Tā, es esmu samainījis eļas filtru. Esmu pieskrūvējis karteras skrūvi. Esmu pielicis atpakaļ, esmu noņēmis un pieskrūvējis jaunu bošu šo te filtru. Atliek man tagad tikai liet iekšā jaunu eļu. Tas nav tik vienkārši, tas ir karsti. Poģis, kāds mobiles, vienkārši pēc specenes, viss. Man teorētiski lien iekšā 4 litri. Šeit man ir 5, tātad man būs litrs te rezervē un litrs vēl atsevišķā kanniņa. Ideāli. Tātad jāieliet 4 litri. Aizliešu garām gan jau, ka ne? Bišķiņa, bet labi. Vēl gaisa filtrs jāsamaina. Salona filtru neņēmu, jo es nezinu izmērus, jo viņiem ir daudz dažādi izmēri.
Un negribēs aizšot garām. Vēl jāpārbauda, vai nekur nekas netek. Tā, cik es būšu jau ielējis. Tik kaut kāda mērvienība. Cik vēl daudz jālē. Ir kaut kādas atzīmītas, bet tās nav pa litriem. Karoči, vēl ir jālē. Un visa šī eļļa izies ārā pa izpūtēju. Kāds prieks, kāda laime. Un tā panna atpakaļ jāpieliek. Kāds besis. Jā, es čīkstu daudz, es zinu. Tam tā ir jābūt. Galvenais nepārliet daudz par daudz. Tāks. Nu ko, eļļa nomainīta. Kaut kādās 2 stundās es pieļauju, bet tas tikai tāpēc, kamēr es te mēģināju atskrūvēt eļļas filtru vispārējo, bet tagad atkal jautrakā daļa nobraukt no estakādas. Teoreiz nekā sarežģīta, stūra taisni un brauc, bet nu redzēsim, kā man sanāks. Tagad braucam uz, manuprāt, vienu no tādām foršākajām vietām. Uz vienu no foršākajām vietām, kur var izsūknēt mašīnu. Salīdzinoši lēti. Vēl plus, ka tur ir tas viss zem nojumes un jaudīgi putekļsūcēji, jo visos šies puto, kas ir blakus un vēl kaut kur, tie putekļsūcēji kaut mēsli. A šeit, iebraucot, aiz mazgātuves ir forši tādi vārtiņi. Dažkārt viņi ciet, dažkārt vaļā, bet nekas traks. Un te vienkārši zem jumta piebrauc, kur tu gribi. Braukšu kādos pēdējos boksos. Un viss. Un mazgā tīri dari, ko gribi, cik uziet, nē, bet nu jā. Vienkārši afigainā vieta. Man baigi patīk, zem jumta visu var izdarīt, lietus līst, nelīst, pilnīgi vienalga. Jātais durvis tāds karstums. Jā. Pēc tam pie Adriāna ātri jāizbrauc. Jāparunā pa tēmu. Un tad atklājums viena diena būs beigusies, jāiet uz bērnu dārzu pakaļ sīkiem. Šādā karstumā taču nav reāli pabraukāties ar mašīnu, ka nav kondīška karsts. Bet labā ziņa tāda, laikam, ka man nekas nekur nezūd. Eļļu, laikam, esmu nomainījis normāli. Un viss kārtībā. Tātad šī bija epizode par eļļas maiņu. Vēl mums kaut kad jāsmaina šotkas. Man jau viss ir nopirkts vajadzīgais. Un, nezinu, atkal jātaisa vaļā šis te spiediens. Jo man bišķiņ palaid spiedienu, bet ko karsts! Man te palika saltīt. Nu, tādas diezgan cietas trubas ir. Diezgan. Nezinu, vai tas ir tam tā jābūt, cik cietā viņam ir jābūt. Galīgi mīkstas nav. Bišķiņas saspiežās. Nezinu, salves tas man no eļļas maiņas atpalika. Pat labi attaisīsim šitā te. Izlaidīsim spiedienu. Un tagad, protams, trubas būs mīkstas. Protams, sistēmā spiedienam ir jābūt. Nav jābūt viņam pārāk lielam. Lūk tā. Cerēsim, ka mana dārgā likvid molija eļļa neizpildēs pa izpūtēju vai kaut kur citur. Un turēsies iekšā ilgi. Bet biju pie Adriāna. Parunājām pa mašīnu, stāvokli, krāsošanu, tādām lietām. Nesaku, es krāsošu, bet
kā viņš teica, tavs projekta auto pats arī čakarējies, principā. Neviens tavā vietā tavu projekta auto netaisīs, ja vienīgi negrib atstāt lielu naudu un aizvest kādam, kurš grib čakarēties un taisīt ilgi dikti, tāpēc nezinu, kā nu būs. Bišķiņ apnīk, ja godīgi ir ko darīt. Ja kāds man viņu varētu nopirkt par 3000 šo mašīnu, es atdotu. Jā, bet gan jau tas nenotiks. Man varbūt jāieliek tirdziņā. Bišķiņ jau paliek par grūtu, par vecu, daudz laiku aizņem visu. Daudz, kas arī jādara. Nu, tas tā sīkākais. Tas, ka daudz jādara. Tas ir pašsaprotami. Vecajai mašīnai vienmēr daudz, kas jādara. Nu, vajag man samainīt tā eļiņa, viss. Kaut kad būs jāpārliek kaniņā un jāaizved nodot pienācīgi pa zolīdo. Lūk tā, vēl kaut kāda lieta, ko es gribēju teikt. Jā, bet būs gan jau, manuprāt, vēl viens atsevišķs video par citu tēmu. Tā kā pagaidām tiekamies vēlāk, šī bija B4 eļas maiņa. Jā, kas tur sarežģīts nebūtu, tā panna jāņem nos būtu vispār easy. Būtu kādi modernām mašīnām, kur atskrūv, vienkārši attaisīja vāciņu un tev ir vaļā viss. Tā kā tā. Ok, pagaidām. Čau, tiekās kaut kad vēlāk. Starp citu, mums būs mītiņš, mums būs izbrauciens šo piekdienu uz Kuldīgu, un 15. jūnijā mums ir izbrauciens kaut kur tālāk, varbūt uz Lietuvu. Tā kā, tagad gan, čau.